Labvakar, cienējamie televīzijas skatītāji! Tūlīt mēs sāksim tiešo translāciju no 47. Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu festivāla, kas noteikti pat līdzās, pat ar roku ir sasniedzams Tallinā, jaunajā skaistajā Saku Surhallē. Mēs vēlamies pateikties Latvijas televīzijas vārdā mūsu atbalstītājiem, Ventspils attīstības aģentūrai un informatīvajiem atbalstītājiem Latvijas radio. Atgādinu, ka šajā konkursā Latvija pārstāvēs, kas vēl to nezina, Marija N ar dziesmu I Wanna, bet viņi būs 23. un tā tad mums vēl jābūt mazliet pacietīgiem, lai sāktos tiešā translācija un, protams, lai mēs sagaidītu mūsu pašu pārstāvi šajā konkursā. Laiks iet, lai arī pilsēta nestāv uz vietas. Nakts nomaina dienu, diena nakti, bet mēs ceļam mājas, uzņemam viesus, iekārtojam savu dzīvi. Pilsēta aug kopā ar studentiem, jaunajiem profesionāļiem, aug kopā ar bērniem, kuriem nav jālauz galvu, kur pavadīt brīvo laiku. Kad pilsēta strādā, tā strādā nopietni ar vērienu. Tomēr neaizmirstot gādāt par apkārtējo vidi, par mūsu atpūtu un iespējams sportot, par veselību un darba spārumu. Mēs lepojamies, ka dzīvojam pilsētā, kur katrs atrod to, ko meklē. Mēs dzīvojam pilsētā ar rītdienu. Stabilitāte un dinamika. Mūs vieno ātrums un profesionalitāte. Kopā mēs sasniedzam virsotnes. Basketbola klubs Ventspils.
Pat labāk visa Eiropa, gandrīz visa Eiropa, varbūt ir kā 2–3% īpaņi, kas to nedara, tāpēc mēs sakam, visa Eiropa gatavojas Eirovīzijas dziesmu konkursam. Un gluži kā pie mums, arī pārējās Eiropas valstīs ir tādas iesildošās programmas, un, piemēram, Vācijā pat labāk tajā piedalās, mūsu pašu Prāta vētra, kuru Eiropa iepazina pirms 2 gadiem. Cerams, ka viņiem izdosies pārliecināt Vācijas publiku balsot par mūsu izpildītāju, Marianne, jo mēs šeit Latvijā, diemžēl to darīt nevaram. Kāda bija Prāta vētra pirms 2 gadiem? Varbūt vēlreiz ir vērts atcerēties šos mūsu pagaidām lielākos slavas brīžus. Call me, hey dreamer, the stars you're watching out so far. Tonight I know I will get there, but little by bus right to my star. But then there are things you just don't know. In spite someone's told you are so cute, you have to ask and I will show. The snow in the summer, oh so, if my star will fall. Just calm down, the clouds are walking out so high. This is my chance and I invite all the dreamers and lovers to fly and fly. I'm back from the future, life goes on, but still I remember my promise. You have to ask and I will show. The snow in the summer, oh so, if my star would fall. Disappear at all, I will follow my star till the end of my days. My heart's gonna lead me through so many ways, and if you're gonna join me, I'll be your kind, baby. Never say never, be my runaway bride. Yeah, hey, yeah. If my star would fall or disappear, join me, I'll be your kind, baby. Never say never, be my runaway bride. Yeah, sha-la-la-la, hey, be my runaway bride. Yeah, be my runaway bride. Un tagad par to, kā tas viss notiks. Vispirms, interesantākā daļa. Mēs dzirdēsim visas 24 dziesmas. Pēc tam azartiskākā daļa. Mēs varēsim balsot. Turklāt ir viens mīnus. Mēs nevarēsim balsot par savu Latvijas dziesmu. Toties jums būs ļoti viegli iegaumēt savu dziesmu favorīti, jo telefona numurs, par kuru būs jāzvana un jānodod savu balsi, pēdējie 2 cipariņi šim telefona numuram sasauksies ar dziesmas kārtas numuru, kādā secībā tās izskanējušas Tallinā. Maksa par zvanu 10 centīmi kopā ar PVN. Turklāt Latvija būs tikai viena no 11 valstīm, kurā noteiks visu vietu secību ar telefonu balsošanas rezultātu. Citās valstīs to dara miksējot telefonus ar žūriju vai kā savādāk. Un pēc tam, kad balsas būs savāds, notiks pats svarīgākais brīdis - rezultātu paziņošana, turklāt no katras valsts atsevišķi. Katastrofas gadījumā
negaisa un citu nepatikšanu gadījumā mums šeit televīzijas studijā atrodas arī žūrija, tā kā ja kas, un mēs nevarēsim saskaitīt jūsu balsis, ko mēs vispār pat nepieļaujam šādu domu, stāsies spēkā šis te nolikumā paredzētais žūrijas balsošanas punkts. Un vēl, balsošana, balsu pieņemšana, rezultātu paziņošana notiks šeit, no Rīgas, bet jau 2. gadu pēc kārtas mūsu Triešraidi atbalsta ģenerālsponsors Ventspils attīstības aģentūra tur Ventspilī. Vai kāds apstrīdēs, ka no Latvijas pilsētām tieši Ventspils ir attīstījusies visstraujāk? Iebraucot šajā pilsētā, tas kļūst skaidrs ikvienam un vienkārši pavaroties apkārt. Tas pārliecina vairāk kā jebkura statistika un cipari. Protams, mēs esam gatavi turisma sezonai. Mums ir tagad jaunas lietas izvietotas pludmalē. Mēs šogad sākam veidot Enkuru muzeju. Mums ļoti apmeklēts ir digitālais muzejs pilī. Un, protams, tāds patīkams notikums Ventspilniekiem un viesiem sāk darbu akvaparka pirmā kārta, kas pirmajā kārtā izpildīts kā vaļējs ar 24 grādu siltu ūdeni, un tas būs kā papildinājums atklātajai Baltijas jūrai, kur ūdens nevienmēr ir, teiksim, ļoti silts. Ja. Tā kā aicinām ciemos un te Ventspilī atpūsties. Zvaigznes kā mūži krīt, kur zemē bija. Kas mūs sagaida Ventspilī šovasar? 24. maijā Ventspilī akvaparka atklāšana. Ūdens atrakciju parks atrodas Ventspils Jūrmalas parkā pie pilsētas pludmales. Tajā būs 5 ēkas, ūdens baseins un teritorija vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā. Parkā izbūvēti 2 savstarpēji saistīti baseini, viens no tiem bērnu. Pie baseiniem izbūvēts 8 metrus augsts tornis ar 3 slitkalniņiem un nošļūcamām caurulēm. Otrajā jūnijā starptautiskie bērnu svētki Bērnu pilsētiņā. Tajā atjaunots pasaules globus, atklāta jauna bērnu pilsētiņas kafejnica. Kafejnicā paredzētas vietas 30 apmeklētājiem. 8. jūnijā zilā karoga pacelšana. Zilā karoga kustība Eiropā darbojas vairāk nekā 10 gadus. Tajā iesaistījušās vairāk nekā 20 valstis. Latvija šajā kustībā piedalās kopš 1999. gada jūnija, kad pirmoreiz tika piešķirts zilais karogs Latvijas pludmalei, konkrēti Ventspilī. Zilā karoga pacelšanas svētkos paredzēta plaša izklaides programma gan ar ventspilnieku, gan pilsētas viesu uzstāšanos. 8. jūnijā garš mū šovasar jūs aicinās uz Ventspili. Mēs šobrīd gatavojamies lielam tādu publiskās mākslas projektam, govju parādēji, tādam pašam notikumam, kāds ir bijis Ņujorkā un Sidnejā un Londonā. Un Centrāla Austrum Eiropā Ventspils būs pirmā. Ievērojami mākslinieki, pazīstami izdaiļos vai izkrāsos 25 naturālas formas govis, un tās izvietosies interesantākajās vietās Ventspilī. Līdz ar to ciemiņi varēs viņas aplūkot līdz pat augusta beigām, un kam būs liela vēlēšanās, tās varēs arī nopirkt. Pēc tam izsolē un naudiņa aizies talantīgu bērnu atbalstam. 15. maijā Rīgā izstāžu zālē Arsenāls notika pasaules slavenā publiskās mākslas un mecenātisma projekta govju parāde Ventspils 2002 atklāšana. Tās ideja un pirmā parāde sākās 1998. gadā Šveices pilsētā Cīrihē. Savukārt Čikāgas mērs Deilijs 1999. gadā, novērtēdams govju parādes akciju, nosauca to par visveiksmīgāko pasākumu Čikāgas vēsturē. Šajā gadā pilsētas turistu skaits pieauga par 3 miljoniem. Mums bija apmēram 30 pilsētas, kas izteica interesi izvietot šo projektu. Minhene, Dublina, Stokholma un citas. Ventspils ir pirmā Austrumeiropas pilsēta. Un jo plašāk ir šīs akcijas geogrāfija, jo labāk. Come tomorrow.
8. jūnijā pie Jūras brīvdabas muzeja 40 gadu jubileja Ventspilī. Muzeja 4 hektāru lielajā teritorijā var iepazīties ar Kurzemes zvejniecības tradīcijām, apskatāma zvejas laivas evolūcija no 18. gadsimta, ventiņu un lībiešu zvejnieku sētas, veidzirnavas, dūmnami, kūpinātavas, tīklu būdas un citi tautas celtniecības pieminekļi. Muzejā nedēļas nogalēs amata prasmi demonstrē kalējs un audēja. Bērniem paredzēts attraktīvs un plašs rotaļlaukums etnogrāfiskā stilā. 23. jūnijā Līgo vakars Ventspilī Reņķa dārzā. Jāievingrina balsis. 13. jūlijas Jūras svētki un festivāls Ventspils dziesma jūrai. No 2. līdz 4. augustam Ventspils pilsētas svētki. Tajos ziedu paklāju festivāls, izstādes, koncerti, palles, uguņošanas un vēl. Kur palikt? Nu, piemēram, pie Jūras kempingā. Nu pat atklātas vēl 10 jaunas mājiņas. Jaunās kempinga mājiņas no iepriekšējām vizuāli neatšķiras, taču tajās pēc kempinga viesu ieteikuma ir 5, nevis 4 gultas. Ventspils. Eirovīzijas dziesmu konkursa ģenerālsponsors. Runājot par konkursu Tallinā, tad es gribētu novēlēt Naumai skanīgi nepiespiestu balsi un elegantu ritmu uz skatuves. Gribas ceļot? Tu tiksi galā! Atsūti jebkurus 2 Minton iepakojumus un laimē ceļojumu 2 personām uz Berlīni, Budapeštu, Milānu, Parīzi, Prāgu vai Vīni no Atlastūras. Minton tagad arī ar dzērveņu garšu. Laiks iet, lai pie pilsēta nestāv uz vietas. Nakts nomaina dienu, diena nakti, bet mēs ceļam mājas, uzņemam viesus, iekārtojam savu dzīvi. Pilsēta aug kopā ar studentiem, jaunajiem profesionāļiem, aug kopā ar bērniem, kuriem nav jālauz galvu, kur pavadīt brīvo laiku. Kad pilsēta strādā, tā strādā nopietni ar vērienu. Tomēr neaizmirstot gādāt par apkārtējo vidi, par mūsu atpūtu un iespējams sportot, par veselību un darba spāru. Mēs lepojamies, ka dzīvojam pilsētā, kur katrs atrod to, ko meklē. Mēs dzīvojam pilsētā ar rītdienu. Nu jau, tūlīt sākam. Lai jums patīkams šis vakars un atcerieties vēl. Stereo skanējumā jūs varat dzirdēt Eirovīzijas dziesmu konkursu Latvijas radio 1. programmā. Savukārt internetā varat to vērot mājaslapā eirovīzija.tv.lv. Pārējie visi palieciet kopā ar mums Latvijas televīzijas 1. kanālā.